Dārgie draugi, esiet sveicināti šovakar. Ogres vēstures un mākslas muzejs atklāja ļoti neparastu izstādi. Izstādē jūs redzat fotogrāfijas un redzat zemes instalāciju, ko veidojuši ir divi mākslinieki. Fotomākslinieks, Ogres fotokluba vadītājs Aivars Lišāns un scenogrāfs, vides mākslinieks Māris Grozbachs. Kā tapa šī izstāde? Mazu vēsturīti. Aivars Lišāns uzrunāja muzeju un atnāca izstāstīt savu stāstu. Aivaram bija lieliska ideja atspoguļot. Viņš bija vairāku gadu garumā vācis bildes par rekonstruktoriem, vienībām, kas rekonstruē un izspēlē Pirmā un Otrā pasaules kara ainas. Un otra tēma bija meklēšanas vienības. Aivars ierosināja fotoizstādē 21 fotogrāfiju, 3 tēmas. Rekonstruktoru tēma, 7 fotogrāfijas, ekshumācija, pārabedīšana, lai cik tas bēdīgi arī nebūtu, 7 fotogrāfijas, un vienojošais zemes tēma, 7 fotogrāfijas. Zeme kā skaistums, zeme kā bagātība, zeme kā māte. Nu, lūk, noklausoties Aivaru, Elīnai radās ideja, ka šīs fotogrāfijas vajag papildināt. Un Elīna uzrunāja otru mākslinieku, Māri Grozbachu, kurš laipni atsaucās un kuram bija fantastiskas idejas attiecībā uz zemes instalāciju. Māris bija tas cilvēks, kurš teica, ka jāved zemei jābūt izstādē un jābūt no kaujas vietām. Bija ideja par nāves salu, bija ideja par cīņu vietām arī Ķegumā. Jūsu priekšā ir zeme, kura ir vesta no tīnužiem, kur latviešu strelnieki 1917. gadā cīnījās ar vācu armiju. Vācieši bija forsējuši pāri Daugavai pie Ikšķiles, un viņu mērķis bija iet uz Rīgu. Ukraiņu dzejnieks Maksīms Krivcovs. Viņam vienmēr paliks 33. Noklausīsimies viņa dzejoli Jāņa Kajeka izpildījumā. Es atgriezīšu sev savu dzīvi, apsolu. Tā uzrakstīts ar marķieru uz kāds populārs Kijevas iestādes sienas. Tur ir gan kafija, gan maizītes, gan moderns apģērbs, krēlis, mūzika un balkoni ar apbrīnojumu skatu. Es redzēju, kā migla apskauj debesu skrāpi, maigi un klusi. Mīlestības nav, tā uzrakstīta citā šīs iestādes stāvā. Un vēl nav jūras, nav gaisa, nav sapņu, un arī manis nav. Bet kafija šeit ir laba. Kāds apakšā pierakstīs klāt. Saulīte, kas lika tev tā domāt? Es izstāstīšu, kas. Dubļi, pa kuriem ir grūti aiziet līdz blindāžai no pozīcijas. Mīnas, kas krīt blakus, uz kakla sasiets ziemas diegs. Cilvēka gabali, kuri biedējoši un nekārtīgi ir pazaudēti, izmētāti pa lauku. Sapnis, kas liek kliegt. Lietus, ka tev vēl pāris dienas ir jāgaida nomaiņa. Un saule, kas slēpjas pagrabā, jo ir gaisa trauksme. Tiešām, saulīt, kas tev lika tā domāt? Īss atvaļinājums. Pēc pāris dienām ceļā es ieraudzīšu draugus. Veidoju no māla, pirmo reizi 2 gadu laikā cepu siera kūku, kas ir nevisai izdevusies. Kopā ar draudzeni vērojam, kā ziemas kaķis noķērs uz ielas pēli noturi. Es varu elpot. Meitene skrien pāri ceļam pretī, turoties pavadas lielu kārdu suni. Kaut kur izlien Hruščovkas pēdējie stāvi, kā tauriņu stilu peldētāji, mirdz kā lampiņu virtenes.
Vēl nedaudz, un es atkal sagribēšu kļūt par parastās pilsētas daļu. Staigāt ar lielo suni, cept olas, dzert kafiju omlīgajās kafejnīcās ar augstiem plauktiem. Nav droši. Mierīga dzīve ir slimība. Izmet šīs domas kā izlietotas bahilas. Beidz no šejienes pie savām blindāžām, pie saviem dubļiem, pie savām mīnām. Es atgriezīšu sev dzīvi. Es atgriezīšu sev dzīvi. Absolūti. Mēs dzīvojam tādā savādā laikā. Laikā, kurā mēs ātri vienojāmies par okupācijas pieminekļu nojaukšanu un varbūt arī daļēji par ielu mājiņu nosaukumu. Bet vai nejūtiet, kad ir palicis neliels tāds tukšums, kad mēs neesam vienojušies, ko tad mēs liksim vietā? Uz kādām vērtībām mēs būvēsim mūsu valsti? Jaunatnē bieži vien mēs dzirdam, zeme nav tā, dēļ kā būtu jāmirst. Nāk prātā teiciens, kad spēcīgi cilvēki veido vieglus laikus. Viegli laiki veido vājus cilvēkus. Vāji cilvēki veido grūtus laikus. Un ja mēs skatāmies vēsturē caur šīm bildēm, caur instalāciju, mēs redzam, kas tad bija tiem strelniekiem? Vai viņiem bija tāda valsts, par kuru viņi bija gatavi mirt? Nē, viņiem pat nebija savas valsts. Viņi gribēja būt brīvi. Kas bija mūsu leģionāriem? Viņiem bija atmiņas par brīvu valsti, ko viņi gribēja nosargāt. Kurelieši ticēja, ka viņiem izdosies, tāpatās kā pēc Pirmā pasaules kara, karot vienlaicīgi ar Vāciju un Krieviju un izcīnīt valsti, kurelieši aizgāja bojā. Bet viņu centieni saglabāt valsti, viņi ir palikuši. Mēs skatāmies šeit par pazudušajiem karavīriem. Tā ir daļai arī mūsu pazudušās vērtības, ka varbūt tās mēs nenododam mūsu jaunatnē. Latvijas laikā atvēra cik daudz skolas, cik daudz šogad mēs viņus vērsim ciet. Par to mums daudz ko liek aizdomāties. Daudziem mums liekas, ka tas karš ir kaut kur Ukrainā. Tas mums neskars. Nē, tas ir mūsu karš. Kamēr Krievijas propagandā mēs esam, Krievijas propagandā parādās mērķi, un mēs esam viņu mērķis. Katra šī instalācija, katra šī bilde mums liek domāt, kādu summu vai kādu cenu ir samaksājuši strelnieki, kuri cīnījās par valsti, kur vēl nebija. Leģions, kas stāvēja pretī sakarējiem mērim un teica, jā, mums nav varbūt tās īstais sabiedrotais, bet ienaidnieks mums ir īstais. Viņi nevēlējās, lai atgriežās bagais gads. Viņi nevēlējās vēl būt izsūtīšanas. Viņi to nenovērsa, bet viņu centieni mēs līdz galā neesam to novērtējuši. Pavisam nesen, atcerieties, mums neļāva svinēt 16. martu. Policijas vienības mums nelaid pie brīvības pieminekļa. Mēs paši visu laiku cīnāmies un paši maldamies. Kad ir juku laiki, ir vajadzīgs turēties pie vērtībām, kuras mums varat vienot. Ģimene, dzimtenes mīlestība, savs novads. Ir stāsts, ko nestāstīs neviens cits, ko izstāstīsim mēs. Un šeit gribu pateikt lielu paldies abiem māksliniekiem, kas ir ieguldījuši savu sirdi un mīlestību
lai mums nodod šīs sajūtas. Un bildes ar šo zemes smaržu, viņas uzturās savādāk. Un es gribētu teikt, ka turpinam stiprināt savu tautu uz vērtībām un mēģinam šeit vest skolniekus un stāstīt un rādīt, uz kādā vērtībām balstījās, par ko cīnījās strelnieki. Un patiesībā gan strelnieki, gan leģionāri cīnījās par viņiem, lai viņi dzīvotu. Vai mēs nodosim šo vēstījumu viņiem, un vai viņi domās tā, tas ir atkarīgs no mums. Tas ir mūsu pienākums. Paldies visiem, kas ir atnākuši, un aplausus māksliniekiem, kas ir radījuši brīnišķīgas sajūtas. Dod vārdu fotogrāfiju autoram, māksliniekam Aivaram Slišanam. Jā, paldies. Ja drīkst, man tā runa būs no vienīgi paldies. Ja? Varam tā vienoties, jo teikšu atklāt pēc tā, ko jūs pateicāt, negribas kaut ko vienkārši tā runāt. Tāpēc es teikšu tā, tiešām liels paldies Ogas muzejam par to, ka jūs uzticējāties, noticējāt un arī visai komandai, jo tad, kad tas viss ir tā, kā jūs to redzat, tā ir tā viena medaļas puse, tā otra puse ir, varbūt tāda, tas ir tāds diezgan intensīvs process, tāpēc es arī tiešām ļoti lielu paldies gribētu teikt muzejam, muzeja komandai un visiem iesaistītiem cilvēkiem. Īpaši es arī gribētu pateikt paldies Mārim, jo pateicoties Elīnai, kurai radās šī brīnišķīgā doma, ka mēs varētu sēdēt kopā šajā izstāvē, man radās iespēja iepazīties ar Māru, viņa domāšanas veidu un viņa darbiem. Un es varbūt būšu mazliet netradicionāls un tomēr teikšu paldies arī Ogas novada pašvaldībai, jo mēs ļoti augstu novērtējam jūsu ilgadējo atbalstu fotokluba darbības, nodrošināšanā, ja? Jo, lai kāds arī nebūtu gluži vien ar vienām vienīgām idejām, dažas lietas tādi nekad nebūtu kļuvušas par materiālu redzamām. Un kā nofotogrāfija? Nošķi nezinu. Ko nebildi? Kā atceltu? Līdz kuram jāsūs? Nakts ir, bet vai viņa elpo?